Sveiciens visām dāmām skaistajos pavasara svētkos. Un tā kā tagad ir 8. marts, un jau tikko ir sācies pavasaris, apskatīsim ļoti interesantu Viktoriju, agrā pavasara Viktoriju, kura ir ar vizbulītēm un ar daļajiem pūpoliem. Šo Viktoriju daudzi vēlas tagad iegādāties. Bet diemžēl tā arī ir reta. Cik maigs tas pirmais zilumiņš, cik maigi pūpola zari. Un šodien skaistajā pavasara dienā, sieviešu dienā, ielūdzu jūs visus baudīt tēju. Kopā ar skaistajiem pavasara vēstnešiem tulpēm. Arī lūk tāds Rīgas porcelāna rūpnīcas šķīvītis arī ir nonācis kolekcijā pēc izsoles. Tādu arī bija ļoti daudz, un tā Rīgas porcelāna rūpnīca sevi reklamēja. Un, protams, desertam gribas jums parādīt skaistās krūzītes Rubens ar daļajām kresēm. Šī krūzīte ir ar atsitumu, bet vienalga tās ir ļoti gaidītas mājās kolekcijā. Tāds zīmogs. Un krūzītes otrajā pusē ir maziņa neizplaukusi kresīte. Ļoti skaists dekols un tik ļoti pazīstama mīļa puķīte. Un šī daļā krūzīte ar daļajām sarkanajām rozēm smalka ir, protams, slavenā Kuznecova krūzīte, kura arī nejauši ir atnākusi uz kolekciju. Cik brīnišķīgas smalkas rozes ar gaiši ziliem smalkiem ziediņiem. Un usiņa tāda interesanta, četstūraina. Un arī slavenais zīmogs Kuznecovs Rīga. Ar tādām daļām rozītēm, garšīgām ogām un skaistiem pavasara ziediem šodien beidzu savu video. Sveiciens visām sievietēm starptautiskajā sieviešu dienā. Atā!